Sveicināti, mīļie internet tīkla skatītāji! Gribās atkal šodien stāstīt par to, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē. Un šodien gribās runāt par dziedināšanu. Kad tikko es satikos ar Dievu, saņēmu bībelīti, protams, uzreizām katrs ticīgais, kas piedzimst no Dieva gara, viņš saņem bībelīti un sāk lasīt. Un šī grāmata viņa ir reāla, viņa ir dzīva. Un es lasīju no sākuma ļoti daudz reizi jauno derību izlasīju, bet tad, kad es lasīju veco derību, man vecajā derībā atklājās tāds moments, kur Dievs saka ebreju tautai, savai izredzētai tautai. Viņš saka to, ka, ja jūs staigāsiet manos ceļos, tad es, tas kungs, būšu jūsu ārsts. Es padomāju, forši, nevajag tablecēs, nevajag iet pie ģimenes ārsta. Superīgi, nav jātērē laiks. Dievs ir mans ārsts. Un es sapratu to, kad es gribu izpatikt Dievam, kad es cenšos no visas sirds, un man arī negribās man grēkot. Un man gribās staigāt pēc viņa ceļiem. Un es sapratu, ka Dievs ir mans ārsts. Iedomājieties, tikko es to sapratu, es momentāli saslimu. Kaut kāda temperatūra bija tāda nepārāk liela. Es domāju, Dievs dziedina mani, tu esi mans ārsts, un eju gulēt. Pamostos naktī 2. No šausmīgām vēdergraizēm. Tik spēcīgs vēderglaiss, ka likās, ka es vienkārši nomiršu. Un kad es domāju, ko lai es daru ar šīm vēdergraizēm, viena tāda klusa balss man teica, zini, tev taču mamma, viņa ir mediķis. Aiziet pie viņas, viņa iedos tev tablets un tev sāpes pāries. Bet otra balss teica, zini, tev tagad ir Dievs, ko tu darīsi? Un es teicu, Dievs, es esmu gatavs šeit nomirt, ja tu man nedziedināsi. Iedomājieties, kas notika. Vienā momentā sāpes pazuda. Momentāli. Un es sapratu, ka Dievs ir reāls. Ja tādā veidā tu izdari tādā krīzes situācijā lēmumu, es domāju, ka Dievs vienkārši pārbaudīja, viņš ļāva man šīm slimībām uznākt virsū, lai apstītos vienkārši, kā es rīkošos, saņemdams atklāsmi no Dieva, ka viņš ir mans ārsts. Un balstoties uz viņa atklāsmi, es tiku arī dziedināts. Un tad bija vēl vairākas reizes, kas bija saslimis, un es diezgan bieži slimoju, kas bija starp citu. Tad, kad es gāju caur dziedināšanas, kā lai saka, caur tai bībelē, kas saistīts ar Dievu un ar dziedināšanu, es tiku ļoti daudz reizes biju saslims, ļoti daudz reizes. Kaut kādā pusgada laikā es biju 6 reizes kaut kur slims. Pēc tam vēl plaušu karsons, bija smagā formā. Pie manīm nāca mediķi uz mājām un teica, ja es nelietošu zāles, tad es miršu. Ja gadījumā es izdzīvošu, man būs epilepsija. Arī tur es izdzīvoju, Dievs man dziedināja, viss bija kārtībā. Aizgāju pie šiem ārstiem, uztaisīju rengenu, parādīju viņiem savus plaušus, viņi bija izbrīnīti, ka tur nebija neviena plankuma, ka viss bija kārtībā. Un tā visu laiku es ticībā dzīvoju, ka Dievs ir mans ārsts. Viss bija kārtībā. Un tad vienreiz Dievs man iedeva vēl vienu atklāsmi interesantu, ko es saķēru. Es ieraudzīju tādu atklāsmi, kad bībelītē Jeremijas grāmatā, kur Dievu bija nokaitinājuši izraēlieši ar savu nepaklausību. Un viņš teica, viss nemeklē dziedināšanu Gileādu vairāk. Un neej pie ārstiem, nemeklē sev dziedināšanu, jo tev viņas vairāk nav. Jo dziedināšana ir pie manīm, Dievs saka. Un es te saprotu, ja mana dziedināšana ir pie Dieva, un es esmu sataisījis kaut kādus mēslus, ir game over. Un tagad nākošais moments bija tāds, ka es sāku atkal saslimu. Es vairs nelūdzu Dievu. Es teicu, lai Dievs man dziedina. Es teicu, Dievs, ja caur šo slimību tu mani gribi paņemt, es saku ņem. Es saku, esmu gatavs iet. Bet, ja tomēr esmu tev vēl vajadzīgs uz šīs zemes, tad dziedini mani. Dievs tik dziedina. Varbūt ne uzreizām, bet pārdienu laikā es biju vesels. Un tad notika 3. līmenis, jo jūs jau saprotiet, ka mēs ticīgie dzīvojam no savas ticības. Nevis kāds dzīvo no kāda cita ticības, bet mēs dzīvojam katrs no savas personīgās ticības, ko mēs esam piedzīvojuši ar Dievu. No savu personīgā piedzīvojuma, no savu personīgās satikšanās ar Dievu. Un tā es dzīvoju vairākus gadus tādā stilā. Un tad notika vēl viens moments, pēdējais līmenis, kurā es atrodos tagad jau kādi 2,5 gadi. Notika tas, kad jaunajā derībā, un arī Jesejas grāmatā ir rakstīts, ka tas kungs, kad es, tas kungs,
Oi, es jau bišķiņ jau sajauc, atvainojiet. Manās, kad Jēzus brūcējs, jūs esat dziedināti. Jēzus Kristus brūcējs, jūs esat dziedināti un jums pieder uzvara. Tas nozīmē ko, kad mēs esam dziedināti tagadnes forma jau tagad. Un es satvēru to, kad es esmu reāli dziedināts. Un kad es nemazām nevaru saslimt, ka man nav iespējams saslimt. Un tikko es to biju saķēris, man uznāca virsū simptomi. Un es saprotu, ka tie ir tikai simptomi, ka viņi man neko nevar izdarīt. Un es viņiem vienkārši pavēlēju šiem simptomiem Jēzus Kristus vārdā aiziet projām, ka es viņus nepieņemu, ka esmu vesels. Pateicu vēlnam, ka es nevaru saslimt. Un pateicu arī savai miesai, ka man nav iespējams saslimt. Un visu, un kā tie simptomi ir aizgāja projām, no tā laika es esmu pilnīgi brīvs vispārībā un neesmu neslimojis un nav nekas arī noticis. Un notika tāds interesants gadījums, gribu izstāstīt. Mēs uz ielas arī sludinām evaņģēliju. Un bija pienācis viens puisis, bet tagad mēs apstāsimies un uzaicināsim mūsu studijā Reno Reines. Lūdzu, Reno Reines! Sveicināti cienījamā interneta draudze! Un mēs ar Reno Reines vecrīgā dalam tēju cilvēkiem. Un cilvēki pie mums nāk visādām problēmām klāt un dalās, kas un kā viņiem noticis. Un pienāca viens brālis, kas arī bija tikko kļuvis kristietis. Un viņš mums gribēja parunāt par dziedināšanu. Un interesanti bija tas, ka tad, kad es ar viņu runāju par dziedināšanu, es viņam stāstīju šīs 3 fāzes, kurām es esmu gājis cauri, ka Dievs ir mans ārsts. Ja nu gadījumā esmu sataisījis mēslus, tad, jūs saprotiet to otro momentu. Un 3. moments, kad Jēzus Kristus brūcējs esmu dziedināts. Man pieder dziedināšana. Un es atceros to brīdi, kad Reno Reines viņš stāvēja blakus. Viņš ļoti uzmanīgi klausījās visu to tekstu, ko mēs runājām. Un beidzās evaņģelizācija, mēs izklīdām visi. No rīta mēs sazvanījāmies. Reno Reines saklēja, ka viņu lūdz Dievu, jo viņš ir ļoti smagi saslimis. Varbūt jūs izstāstiet tālāk, kas tur jums bija noticis. Nu jā, kā bija tālāk? Tālāk viss bija ļoti arī interesanti. Tieši tajā pašā dienā mums bija sarunāts, ka mēs brauksim, vēl visu dienu braukāsim pa pilsētām, pa draudzēm, sludināt un evaņģelizēt arī. Un tad nākamā dienā es teicu, lai lūdzu Dievu, ka nejūtos labi, bet ar viņiem nolēmu kopā braukt arī. Jā, bija tāda lieta. Protams, es sajūtu, bija tāda sajūta, ka nāk kaut kas no plaušām ārā, īsti nevarēja saprast, kas un no kurienes, bet bija lieli apjomi. Bet es sagatavojos tam, zinot, ka garš būs brauciens, paņēmu veselu kaudzi salvetes un visādas lietas sametu somā. Diena bija tiešām gara, jā, visu dienu no rīta līdz vakaram. Paldies Dievam, bija arī iespēja tai pašā laikā evaņģelizēt brīnišķīgā draudzē vienā, kur ir redz gadījums, ka tādās draudzēs tev uzaicina pat priekšā un ļauj liecināt, ļauj dot liecību. Tas ir ļoti redz gadījums, jā. Un atbraucis mājās, nākamā dienā es vispār biju pilnīgi sakauts. Un es zvanīju, pirmajā darba dienā es zvanīju priekšniekam, teicu, jūtos neīpaši labi. Un nolēmu, ka jāaiziet, lai tā medmāsiņa paskatās, ka es aizgāju pie ģimenes ārsta, lai jau paskatās, kas ir par lietu, kāpēc man tik daudz nāk ārā krēpes. Un ģimenes ārsts tur uzreiz tādi jautājumi, vai tu neesi vieglāks palicis, vai tā, vai šitā. Es saku, nē, es saku tieši otrādi, es esmu uzbarojies. Un tad viņi tur izrakstīja antibiotikas, teica, padzeriet šitās 3 dienas, jā, kamēr mēs jūs pārbaudīsim, kā jūs jutīsieties, atnāciet pēc 3 dienām. Ne, pēc nedēļas praktiski uz piekdienai, jā, līdz piekdienai izrakstīja antibiotikas, es saku, labi, visi brīnišķīgi. Paņēmu lapiņu, devos mājās, bet es pieņēmu lēmumu, ka nepirkšu tās zāles un nedzeršu, un lai viņi iet ieskrieties. Tu domāji pārbaudīt, tad darbojās tas Dieva vārds? Jā, tieši tā. Jā, man gribējās arī atpūsties no darba īstenībā. Tas ir brīnišķīgi. Jā, tas ir brīnišķīgi.
Un tālāk, kad es tās zāles nedzēru, aizgāju atkal pie tās ģimenes ārsta. Ģimenes ārsta prasa, nu, jūs dzērāt zāles? Es saku, nē, ar zālēm es saku, viss ir brīnišķīgi. Es saku, viņas brīnišķīgi stāv aptiekas plauktiņā. Joprojām, jā. Ārsts bija ļoti neapmierināts, saka, nu, ja jūs nedzērāt, nu, kā es jūs varu ārstēt? Izrakstīja nākamās stiprākas par iepriekšējām. Saku, nu, tagad dzeriet. Un norakstīja atkal uz mājām uz pāris dienām. Es atkal devos mājās. Nu, protams, bija situācija diezgan smaga, cīnījos tur kā visādi kā varēja. Un tad nākamā reize aizgāju un ģimenes ārsts atkal prasa, nu, vai dzēri tās izrakstītās zāles? Es saku, nē, ar viņām arī viss ir brīnišķīgi. Viņas tur pat plauktiņā stāv. Un man brauca ciemos radiniece, kas strādā par pavāru, kā viņā tādā tuberkulozes centrā, un teica, jā, ja tu nedzērsi, tur mums šitādi te kā tu frukti guļ un visādi ar viņiem nodiem, jā. Un ka tu esi tāds un šitāds, es, protams, neizteikšos vārdos tieši, bet, nu, jūs jau saprotiet. Jūs ziniet, par ko. Jā, jūs saprotiet, jā. Un mani par tādu un šitādu teica, davai fiksi dzer tās zāles, un tāpēc tam tā un šitā. Bet beigās es teicu, nē. Par fanātiķi neteici, ka tas fanātiķis? Nē, par fanātiķi nenosauca, bet, nu, paldies Dievam, visi kārtībā ar to. Aleluja. Jā, un es teicu, ka es vienalga stāvēšu ticībā, un tad viņi nomierinājās. Saka, labi, nu, tu esi paliec arī tāds, kāds tu gribi. Nu, tad pēc tam skaties, ka tu tāds un šitāds staigās. Bet, nu, neko. Un tad viņa saka, nu, vismaz labi tad tās plaušas paskatīties, jā, un tad tur vēl tie ārsti tur pateica, jā, ka tev bijis plaušu karsonas ir un vēl arī visādas, saka, pārstaigāts kaut kad. Es saku, jā, kaut kad sen tur skolā, tur kaut kādu pārstaigā, bija tāds laiks, nu, jau aizmirsu par to vispār stāstu. Un tad viņi saka, ka varbūt jādodās uz tuberkulozi pārbaudīties. Es domāju, nu labi, lai jau viņiem tiek tas prieks, lai parādītu, ka man viss ir kārtībā ar plaušām, tur aizgāju, nofotografējos, aizgāju tur tos nodevas iekals un vēl visādas lietas tur ņēmās. Bet, nu, viss bija brīnišķīgi, tur pārbaudīja baigi citīgi, tur vēl tāda riktīga ārste, tāda, nu, nopietna, viņa tur ar to, ka tu šitāds te, ka tev izrakstīja zāles un tu nedzēri, un tā un šitā, un tur bez maz pastoiks smirna tur gribēja nostādīt. Bet, nu, viss bija kārtībā, tomēr viņi pieņēma, paskatījās un teica, jā, nu, viss ir kārtībā, praktiski tur vairs nekā nav, viss ir tīrs. Un tā es brīnišķīgi 3 nedēļas atpūtos, atvaļinājums bija arī mājās, bet, nu, viss ir kārtībā, slavu Dievam. Nu, tuberkulozes centra solīja zvanīt, tā arī nezvan, tā tad arī viss ir kārtībā. Jā. Nu, tālūk, tāda ir tāda brīnišķīga liecība, ka es turējos ticībā un nedzēru nekādas zāles vispār, tikai uz tējām un tā un atpūtos. Tas nozīmē, ka ir Dievs. Tieši tā. Aleluja! Liels paldies, Reno Reinis, ka jūs bijāt mūsu studijā. Liels prieks bija pastāstīt jums, liecināt, lai jums labi klājās. Tā, Reno Reinis. Un ko es saprotu šitām te lietām? Es nedomāju, ka Dievs mums uzsūta tās slimības virsū vai kā, bet ļoti bieži, kad mēs saņemam kaut kādu atklāsmi, tad mums ir iespēja viņu vienkārši iziet praktiskajā darbībā. Ja mēs viņu saņemam, saprotam, tad arī nāk praktiskais moments un kā mēs rīkosimies tajā praktiskajā momentā. Es domāju, ka Dievs vienkārši grib apstīties, kā mēs rīkosimies, cik mēs būsim spējīgi nostāvēt ticībā to, ka Dievs ir mūsu ārsts un satikties ar viņu šajā slimības laikā, ja nespēsim. Un līdz ar to, ja mēs arī izturam šos pārbaudījumus, mēs arī stiprāki paliekam šajos pārbaudījumos. Un tā kā priecājieties, ka jau būs pēdējie laiki, ka jau Antikrists būs uzspiedis savu zīmogu virsū kādam, protams, arī nebūs, un tad, ja tā zīmoga nebūs, protams, uz aptieku nevarēs aiziet pakaļ zālē, nopirkt kaut kādu dopingu, vēl kaut ko. Tā kā sākiet trenēties, staigāt ticībā, ziniet, ka uz Dievu var paļauties. Lai Dievs jūs svētī. Paldies!